Sveiciens visiem! Šis būs oficiāli laikam tikai otrais video ieraksts. Šobrīd pie jums jau ir 5. septembris, pie mums vēl ir 4. vēl 45 minūtes būs 4. datumiņš. Esmu šobrīd pie Kings Cross vai St. Pancras stacijas, gaidu, kad mans viesmīlīgais namatēvs pabeigs darbu, lai mēs varam kopīgi doties mājās, jo atslēgas ir palikuši pie manis un man ir bail, ka viņš varētu arī netikt iekšā, jo jā, var tā gadīties, ka it kā īsākais ceļa posms aizņem vairāk laika, tāpēc es neriskēdam uzreiz ierados šeieni. Atbraucu no Trafalgāras laukuma, kur katru dienu ir iespējams sekot līdz paralimpiešu sacensībām. Šķiet, ka šodien Lielbritānijas komanda ir ne tikai iegūsi visvairāk medaļas, bet laikam arī lauzus visvairāk pasaules rekordus. Emocijas ir ārprātīgi daudz, jo, ja nepiedalās latvieši, tad loģiski, ka es fanošu par komandām, kuras es vislabāk zinu. Un Britu komanda ir tā, kura man visbiežāk iet garām un sveicina, un vēl apstājas un papļāpājas. Britu komanda ir tā, kas ir arī visatcaucīgākā, ja kāds no maniem kolēģiem izdomā, ka vēlas pēkšņi ar viņiem nofotografēties, bildes, tur es arī pēc tam ielikšu blogā. Tie, kas nezina, tad pagaidām blogā jauni ieraksti neparādās tādēļ, ka maza jauka franču buldogu jaunkundzīte pārgrauzis manu datoru vadu, un šobrīd nav skaidrs, vai vaina ir tikai vadā, vai arī dators pats ir sagājis grīstē. Tāpēc, tik drīz tas viss nebūs, un es droši vien, ka centīšos vienkārši visu šo te nofilmēt. Līdz ar to top komandas, par kurām es balsoju un fanoju, ir Lielbritānijas komanda, Krievijas komanda, kā arī Baltkrievu un Ukraiņu komanda. Ļoti tām es visbiežāk poliklinikā dabonu tulkot ārstu ieteikumus un nosacījumus. Es skatos uz laiku pa kreisi, tāpēc, ka varbūt, ka Dāvids nāk, vai arī kādi citi cilvēki, kur priekšā man īsti negribās runāt. Pagaidām līdz šim ir gājis raibi, neticās, ka ir jau pagājuši 2 nedēļas šeit. Rītdien ir mana 11. maiņa, sākās man 11. maiņa un ir palikuši vairs tikai 9 dienas, līdz es atgriežos atkal Latvijā. Un palikuši vairs tikai 4 dienas paralimpisko sacensību. Pagaidām no sacensībām nevienas sacensības es īsti neesmu redzējis. Šodien ir bijusi iespēja skatīties futbolu, bet tieši brīvprātīgajiem tomēr tur viss notika izlozes kārtībā, līdz ar to acīm redzot, ka es neesmu trāpījusi. Laiku es izbaudu vienkārši ārprātīgi. Man ļoti patīk, un es jūtu, ka es esmu savā īstajā vietā. Uz darbu nāku ar entuziasmu, nodarbēju prom. Jā, reizēm ļoti nogurus, bet ar ļoti lielu gandarījumu. Un sajūtas, kādas rodās. Es pat gribētu, man liekas, viņus aprakstīt nevarētu, jo, viens ir smelties enerģiju un iedvesmu no atlētiem, kas dažam labam ir, ļoti liels grūtības ar pārvietošanos, bet smaids vienalga no vienas auss līdz otrai. Otra lieta ir fantastiskie kolēģi, kad, ja tevi poliklinikā aiztur pusstundu ilgāk, bija viena diena tā, ka darba laiks mums beidzās 10, bet mūs jau ap 9 laiž mājās, jo nav nevienas, VIP personas, ko gaidīt. Tas ir mans īstais darbs, man ir jāgaida visas svarīgās personas. Visus palaiž mājās, mēs jau ar vienu kāju esam ārā pa durvīm, un zvan no poliklinikas, ka esat ārkārtais gadījums un vajag cilvēku ar krievu valodas zināšanām. Un esmu es un Valērija, Valērija no Krievijas. Un es zinu, ka Valērijai ir reāli draudzene gaida pie veikala un ka viņai ir jāskrien. Es saku, ej, es aiziešu. Un tur viss ievilkās tik ilgi, ka reāli tikai pusstundu pēc 10 tika prom no turienes. Tad es nākamajā dienā atkal jāiet uz polikliniku, atkal tulkot Baltkrievu komandai. Un šoreiz es atnāku atpakaļ un viena no galvenajiem priekšniekiem Vaja man uzdāvina, vēlāk parādīšu kādu piespraudīti, bet Londonas paralimpisko spēļu piespraudīti kā pateicība par to, ka es uzņemos vairāk nekā man varbūt vajadzētu. Es zinu, ka es saku tā kā pa daudz, sorry. Ļoti grūti pārslēgties uz latviešu valodu pēc tam, kad nemitīgi tiek izmantota angļu valoda un plus mīnus krievu un portugāļu.
cilvēki, gan darba kolēģi, gan visas augststāvošās personas, ar kurām dienā nāks satikties. Viss ir tādī spēļu emociju gamā tik ļoti dziļi iekšā, ka pat ja tu pieļauj kaut nedaudz mazāko kļūdiņu, neviens īsti pa pirkstiem nesit. Nevienu pašu dienu man nav bijis kāds uzbrauciens par to, ka es būtu kaut ko slikti izdarījusi. Tieši otrādāk uzslavē un ja gadījumā jūt, ka kaut kas nav tā kā riktīgi, tad saka, ok, tagad tu varbūt arī esi ne tā izdarījis, bet nākamreiz tu zināsi un tad dari šitā un tā un tā. Vienkārši. Ai. Es nezinu, ko es darīšu, kad es atbraukšu atpakaļ uz mājām, jo emociju laikam jau pietiks tā kā visam gadam, bet es nedomāju, ka Latvijā mani spēs šādi tā kaut kas piepildīt. Pagam, mirklīti, es tūlītās.